Pēdējā lieta, ko aizmirst, bija citrona. Tas vajadzīgs būs. Čau! Čau! Prieks tev redzēt virtuvē. Apusē. Tā, nu, tu vari uzmanēt, kas šeit varētu būt. Pasties, mums te ir eļļa, mums te ir vīsta, burkāns. Mēs pieļaudām, ka iet vista zupa, vista cepets. Kā tu uzminēji? Tā būs vista zupa tiešām, jo mums ārā ir nāk rudentiņš, būs barga ziema, un mums vajag sildīties, mums vajag ēst zupas, uzņemt daudz ūdeni. Jo es skatos un es redzu, kā jūs nedzerat šobrīd ūdeni. Bet tādot zupu, tu uzņem ūdeni, tāpēc zupa ir fantastiska atbild uz visām dzīves problēmām. Precīzi. Ja jūs gribat uzzināt, kas būs mums īpašais viesis, noteikti noskatieties līdz galam. Tu jau man arī neteiksi, ka būs īpašais. Protams, ka nē. Protams, ka nē. Varbūt mums asals bārs, ko tu zini. Tā, kā mums te notiek mizošana? Vienkārši pirms miskastes vai kā? Nē, šeit. Es domāju, ka šis labs, viņš mazgāts, liekam viņu buljonā iekšā, novārīsim, būs arī papildus garšs, kāpēc mums viņš vienkārši būtu jāizmet. Šo mēs atdosim sunītim. Džeri! Nav mājā, Ok. Tā. Tā, reka filēs ir mums rekur vista bez krūtīm. Kā var perfekti atdalīt filē? Kāpēc es neskatījos? Jo tā, kad es mēģinu atdalīt no visu kaut ko, man tur viss šķīsta, kā izstāst kaut kādu šausmu. Un reka šis ir foršākais, ka tu filēs ar visu ādu. Atstāji, tas būs kraukšķīgi. Vistas āda, tā ir unikāla lieta. Nekas cits pasaulē, man liekas, nav tā. Cepta, viņa garšo vienkārši fantastiski vārīt, tu viņu nevar iēst. Tā ir, ne? Precīzi. Liekam šo iekšā. Ideāli. Tos visus tur. Jā. Kā var attaisīt burciņus, daudz nezinu. Kad nevar attaisīt padaudzīt, tā te pret galdu. Stūrīt, vienkārši. Jā. Saprot. Skatos, ka tu arī īstenībā ar gatavošanu esi uz to. Jā. Tavs mīļākais ēdiens, ko tu gatavo mājās. Supas? Jā. Zupas man ļoti patīk. Es domāju, ka dēdam karotī. Droši. Jā, laba daudz nevajag. Jā. Šis izstāsts pēc tam rakstīts universālās garšas. Jā, redziet. Ja Normundam būtu daudz vairāk laika, mēs buljonu vārītu 4 stundas, un tad nekāds garšas klāt nebūtu jāber. Jā, bet jūs to noteikti varat darīt, draugi. Jā. Un tad cepināsim visu to, liesim buljonu virsū un būs skaisto. Jā, es sapratu, ka burkānus vajadzēja patiesībā smalkāk nekā es sagriezt, tāpēc es vēl bišķi pagriezīšu. Nu, sākam cept, jā? Jā, protams. Buljons drīz kamā mēs cepsim šajā? Šeit, jā. Panniņas nav vispārībā. Es domāju, pat tiešo iekšā nesmērēsim traukus. Izmantosim nedaudz. Eļļu vai sviestu. Kas noteikti ir vislabāks? Kam negaršo tā eļļas garša, kā olīva eļļā, pieņemsim, tur tā nedaudz tā garša ir, šeit nav. Tā, nu šits jau cepās. Tad gaidām jūsu selerī cienītais kungs. Yes. Kukurūzu mēs neapcepsim vai apcepsim? Nē, es domāju, ka nē, mēs viņu pievienosim jau tad, kad sāks vārīties. Nekad nebija redzējis neko tam līdzīgu. Nekad. Tas ir efektīvi vienkārši kamerās. Mājās to darīt labāk šādi. Un laist augsto ūdeni vienkārši virsū. Slēgs normāli? Lai tas spiediens izlaižās. Es nokāsīšu. Tā ir ļoti instanta lieta zupā, ja makaroni, tā kā viņi paliek tajā zupā, viņi jau pēc tam plešās baigi. Nākamajā dienā tev tās zupas mazāk makaroni arvien vairāk. Pēc tam patīk tajās Āzijas zupās, ka tur tos makaronus un tās nūdeles pievieno atsevišķi klāt. Viņš principā ieliek iekšā traukā un tad uzliek karstu buljonu. Jā. Tā, pieliekam arī kukurūzu pusīti. Un mēs jau gatavojam tomēr 2-3 cilvēkiem. Jā. Nu ko, job done, ne? Jā, zupa ir gatava, gardēži var sarosīt. Nice. Nu ko lejam? Celerī. Te arī, kā kuram garšo, citi liek vairāk šķidrumu, citi vairāk biezums. Kā tev pašam? Jo vairāk šķidrumu, jo labāk. Zupa ir jābūt, jo šķidrākai labāk. Nu, re. Tā, šis mums viesim. Super. Ideāli. Nu, ko nesam pie galda, ja? Un kā jau jūs visi noteikti uzmanējāt, man viesos neviens cits kā man labs draugs, visiem zināms DJs un gardētis Kārlis Čilkots. Nu, čau! Čau! Kur tu man esi uzaicinājis? Nu, mēs te ar Normu taisījām tev zupu pusi dienas, vai ne? Tieši tā kā tev patīk un gribētu noskatot, vai tev patiksies un garšos, un tad varbūt varam cepties pēdēs. Makaronu zupu jūs man dodat. Jā, ar vispār visu kaut kas priekš. Nav pat ko teikt.
Tik slikti vai tik labi? Ja es trešo karotu ēdu jau 10 sekundžu laikā, tad es domāju, tas... Tā ir laba zīme. Jā. Jo pārējais, kad esi kārlēti, pārējais pēc otrās karotas tā zupa lido ārā. Kaut kur šī ļoti laba pazīme. Kārl, man tev jautājums, Karlīgs, cik izmaksā šāda te zupa? Teiksim, 4 porcijas. 4 porcijas, cik varētu izmaksāt? Es teikšu 5 eiro. 5 eiro 4 porcijām. Jā. Noņem vēl 2 nost. Cik tas arī izmaksā beigās? 3 eiro. 3 eiro. Visus produktus, kas šeit ir izmantot kopā. Protams, ka vēl paliek pāri, vai nepievienot, tiek uzmantot pusi buņģis kukurūs vai kas tamlīdzīgs. Kopumā šī zupa, man liekas, pierādījums to, ka varēja uztaisīt ātri, lēti, kvalitatīvi, garšīgi par ļoti zemām cenām. Jā, 3 eiro tikai. Wow. Jā. Tā kā labu apetīti visiem tiem, kas kopā ar mums taisīs šo zupu. Jo, pēc godāri sakam, garšo fantastiski. Pamēģināt. Tagad par. Čau.